Apskatīsim, kā mēs varam minimizēt dažādas loģiskās schēmas, izmantojot patiesu vērtību tabulas un karno kartes, kā lietotājs var pats izvēlēties kombinācijas, pie kurām loģiskās schēmas izējā būs augsts signāla līmenis, jeb loģiskais viennieks, un kā no karno kartes uzrakstīt pārsaukšanās funkciju un to tālāk pārvērst par loģikas schēmu. Tad sāksim ar patiesu vērtību tabulu. Tātad mums šeit ir redzama patiesa vērtība tabula. Šobrīd šāda patiesa vērtība tabula atbilst loģikas schēmai ar 3 ieejām, kur ieeja nosaukumi ir A, B, C. Tātad lietotājs var veidot patiesu vērtību tabulas dažādas, ieeju skaitu izvēloties un attiecīgi tālāk aprēķinot un attēlot visas šīs kombinācijas, tātad aprēķinot kombināciju skaitu, attēlojot tās. Tā kā ir 3 ieejas, tad tabulā ir jāattēlo 2 trešajā, jeb 8 kombinācijas, tāpēc mēs šeit redzam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dažādas kombinācijas. Tagad mēs arī tālāk redzēsim, kā tiek aizpildīta šī ieeju daļa, un pēc tam apskatīsim, kā mēs varam izvēlēties izējā loģiskos stāvokļus tā, lai tie atbilst mums vēlamajām kombinācijām. Tātad, tā kā ir 3 ieejas, tad sāksim ar pirmo. Pirmajai mēs tātad pirmās 4 vērtības rakstām 0, pēc tam 4 vienniekus. Tālāk otrajai mēs rakstām 2 0, 2 vienniekus, 2 0, 2 vienniekus. Tā, lai kombinācijas neatkārtos. Un pēdējā mēs rakstām pamīšus, tad 0, 1, 0, 1 un tā tālāk. Un lūk, mēs redzam, ka ir ļoti ātri aizpildīta patiesa vērtību tabula ieejas daļa. Tātad mēs redzam, ka ir tātad dažādas 8 kombinācijas attēlots. Un tālāk pats autors, tas, kas veido schēmu, var noteikt, pie kādām kombinācijām viņš vēlas, vai izējā, ko mēs apzīmēsim ar Q, loģiskās schēmas tātad izējā, būtu loģiskais viennieks. Šādas patiesas vērtību tabulas var izmantot, piemēram, ja ir nepieciešams izveidot loģikas schēmu, kas, piemēram, nodrošina 7 segmentu displeja vadību. Proti, katram segmentam var izveidot savu patiesu vērtību tabulu un tālāk tos segmentus vadīt pie dažādām ieejas kombinācijām. Tātad, piemēram, ja mēs vēlamies, lai izējā loģikas schēmā būtu viennieks, tad, kad visās ieejas ir 0, mēs šeit tabulā pie izējas rakstām 1. Ja mēs vēlamies, lai tad, kad A un B ieejas ir 0, izējā būtu 0, mēs rakstām 0. Ja mēs vēlamies, lai tad, kad A, tātad, piemēram, un B ir viennieks, būtu 1, mēs rakstām 1. Ja mēs vēlamies, lai tad, kad ir A, tātad 1, pārējais 0 būtu viennieks, mēs rakstām 1. Ja mēs vēlamies pie B un C ieejām, tad, kad abās ir 1 un A būtu 0, lai izējā būtu 1, mēs rakstām 1. Un ja mēs citu vēlamies, lai būtu 0, mēs rakstām 0. Tātad mēs paši izvēlamies, pie kādām kombinācijām izējā būs loģiskais viennieks, lai tālāk izveidot šādu schēmu, kas tā arī atbilstoši tad šai patiesu vērtību tabulai darbotos. Tālāk, mums ir izveidot patiesu vērtību tabulu. Mums šīs vērtības vajadzētu ierakstīt karno kartē. Šobrīd šeit ir izveidot karno karte ar 8 laukumiem, 8 tukšām zonām, kur katra atbilst vienai izējas stāvokļa pārsaukšanās funkcijas vērtībai. Tātad karno kartē tiek rakstītas tās vērtības, kas ir šeit redzamas šajā kolonnā Q, kas atbilst izējas stāvokļa. Un karno kartē mēs arī šīs vērtības attēlam atbilstoši tajos laukumos, kas atbilst ieeja vērtībām. Ar tukšajām zonām mēs atzīmējam 0 vērtības ieejās. Piemēram, šī būs vērtība 0 A ieejā, šī būs vērtība 1 A ieejā, šie divi laukumi būs vērtība 1 B ieejā, šie divi laukumi būs vērtība 0 B ieejā, šie divi laukumi būs vērtība 1 C ieejā, šie divi laukumi būs vērtība 0 C ieejā. Tātad šī būs netiešā vērtība, šī būs tiešā vērtība, varam tā teikt arī. Jeb 0 A ieejā, viennieks A ieejā, viennieks B ieejā, 0 B ieejā, viennieks C ieejā, 0 C ieejā.
Tad skatāmies. Pirmais viennieks karno kartē jāattēlo tur, kur visās ieejās ir nulles. Tātad tas nozīmē, kādā no šīm 4, ja mēs runājam par A ieeju, šajā vai šajā mēs runājam par B ieeju, un šajā vai šajā mēs runājam par C vienīgā. Tātad zona laukums, kurā visas 3 vērtības ir nulles, tātad ir šis laukums, jo šeit ir C0, B0 un A0. Bet šeit mēs rakstām viennieku. Tālāk mēs meklējam, kur A ir 0, B 0, C 1. Tur rakstām 0. Tātad A un B 0 ir šeit, C ir 1. Tātad tur mēs rakstām atbilstoši 0. Tālāk, kur A ir 0, B ir 1, C 0. Tad A ir 0, B ir 1, C ir 0. Tātad šeit mēs rakstām 0. Tālāk, tur, kur A ir 0, B un C ir 1, tur mēs rakstām 1, tad šeit mēs rakstām 1. Tālāk, kur tikai A ir 1, tātad tur mēs rakstām 1, tātad šeit mēs rakstām 1. Tur, kur A un C ir 1, tātad A1, C1, tātad šeit mēs rakstām 0. Tur, kur A un B ir 1, tad A un B ir 1, šeit mēs rakstām 1. Tur C attiecīgi ir 0, tad tas būtu šis gadījums. Un tur, kur visi ir viennieki, šajā mēs rakstām 0. Tālāk, ko mēs redzam, mums ir karno karte izveidota tā, ka tajā ir redzam 4 viennieki, 4 nulles, kas atbilst mūsu izējas stāvokļiem. Tagad apskatīsim, kā izveidoto karno karti var izmantot, lai no tās izveidotu loģisko schēmu, lai uzrakstītu pārsaukšanās funkciju. Pirmais, kas ir jāzina, tad, kad karno karte tiek izmantota loģiskās funkcijas minimizācijai, parasti karno kartē tiek sarakstītas visas izējas stāvokļa vērtības. Tātad šīs, to mēs jau iepriekš apskatījām. Tālāk, katra vērtība tātad atbilst vienai kombinācijai, proti, piemēram, šī vērtība atbilst kombinācijai A ir 0, B ir 1, C ir 1, tātad un tā tālāk. Tas nozīmē, ka katra apvilktā daļa karno kartē sastāvēs no kaut kādas konjunkcijas, jeb no 3 vērtībām, kuras tiek apvienotas, tātad no 3 ieeju vērtībām, kuras tiek apvienotas ar loģikas tātad funkciju, loģikas elementu un savukārt visas atsevišķās konjunkcijas vēlāk tiek apvienotas ar disjunkciju, jeb vai loģiku. Tagad, pirms mēs sākam minimizēt, būtu jāsaprot, kāds ir vispār šis apvilkšanas princips karno kartē, proti, cik laukumus mēs drīkstam apvilkt un kad mēs drīkstam apvilkt blakus esošos laukumus un kad tos, kas, piemēram, atrodas ārmalās. Ko jums derētu saprast? Karno karti tiks iztēloties arī tādā veidā, ka šīs ārmalas tiek savienotas. Piemēram, šī visa mala tiek savienota ar šo, vai šī mala tiek savienota ar šo. Proti, pēc šāda principa, ka mēs viņu varam savienot tādu kā cilindru tādā veidā, un tad, ja mēs redzam, ka šīs ārmalas, piemēram, saskaras, atrodas blakus šīs vērtības, kuras mēs izmantosim minimizācijā, piemēram, viennieki, tad mēs drīkstam arī šīs vērtības ārmalā apvilkt kā vienu konjunkciju. Piemēram, tā kā mēs redzam, ka šis viennieks savienosies ar šo viennieku ārmalā, ja mēs salocītu un savienotu tātad šīs ārējās karno kartes malas, tad mēs apvelkām šos divus laukumus tātad un veidojam no viņiem pirmo konjunkciju. Kāpēc mēs apvelkam divus laukumus? Atgādinu, ka karno kartes izmanto tā, ka tajās apvelk zonas, kuru skaits atbilst 2 pakāpē n. Proti, mēs drīkstam apvilkt 1, mēs drīkstam apvilkt 2, mēs drīkstam apvilkt 4, mēs drīkstam apvilkt 8, 16, 32, taču nedrīkstam apvilkt 3, 5, 7, 13 un tam līdzīgi. Tātad vēlreiz apvelk tik laukumus,
cik atbilst 2 pakāpē n. Tātad 1, 2, 4, 8, 16 un tā tālāk. Šajā gadījumā mēs apvelkam divus, tā kā šeit ir viens laukums un nekur blakus neatrodas, tātad nepārtraukti viennieks, vēl viens vai divi, tātad viennieki vismaz būs uzreiz blakus. Tad mēs atstāsim šo viennieku kā atsevišķu apvilktu. Un pēdējos divus, ko mēs apvilksim, būs šie divi laukumi. Atgādinu, ka mēs nevaram apvilkt 3 laukumus, mēs varam apvilkt tātad 2 vai 4, tāpēc mēs šeit apvilksim tikai 2 laukumus. Ko mēs redzam? Mēs redzam, ka mums ir viena zona, tātad šie 2 laukumi, kas apvilkt oranžā krāsā, vēl viena zona, kur apvilkt zaļā krāsā, un viena, kas tumši zilā krāsā apvilkt. Ko mēs tā tagad saprotam? Mums ir 1, 2, 3 konjunkcijas, kuras veido šo pārslēgšanās funkciju, kuras tiks apvienotas ar disjunkciju, jeb vai funkciju. Kā mēs tālāk varam uzrakstīt pārslēgšanās funkciju? Tad mēs rakstām izeja, tātad Q ir vienāds ar tām vērtībām, kādas atbilst tātad ieeju kombinācijām pie tā laukuma, kurš ir apvilkts piedevām. Mēs rakstām tikai tās ieejas un tikai tās ieeju vērtības, kuras ir nemainīgas visā apvilktajā zonā. Proti, šajā zonā, oranžajā, mēs redzam, ka nemainīga ir A tiešā vērtība, tātad gan šeit mums A vērtība ieejā ir 1, tāpat gan šeit C ieejā ir 0. Savukārt šeit un šeit B ieeja mainās. Līdz ar to, apvelkot šos divus vienniekus, pārslēgšanās funkcijā mēs rakstīsim tiešo A un netiešo C vērtību. Jo vēlreiz nemainīga ir gan šeit tieša A vērtība un nemainīga ir netiešā C vērtība, jeb C, kad ir 0. Tātad šeit mēs redzam C 0, šeit mēs redzam C 0. Tāpat mēs redzam, ka šeit A ir 1 abos laukumos. Tālāk mēs rakstām vai, kas nozīmē plus. Mēs apskatām nākamo konjunkciju. Šajā gadījumā šis ir laukums, kurā tātad ir tikai viens viennieks apvilkts zonu. Tātad, un tas nozīmē, šeit visas 3 ieejas tiks izmantotas, jo šim vienniekam visas 3 ieejas saglabājas visā laukumā nemainīgas. Tātad šeit ir nemainīgi A0, nemainīgi B1 un nemainīgi C1. Līdz ar to mēs rakstām ne A un B un C. Tālāk rakstām vai. Pēdējā konjunkcija, tātad šie divi laukumi, kur mēs redzam, ka šeit nemainīga vērtība ir tātad netiešā B, ja B ir 0, netiešā C, ja C ir 0, un A mainās. Līdz ar to mēs rakstīsim tikai netiešo B un netiešo C. Tas nozīmē ne B un ne C. Rezultātā mēs iegūstam šādu pārslēgšanās funkciju, kas atbilst šādai Karnaugh kartei, minimizējot tātad loģikas funkciju, kas atbilst tālāk mums patiesu vērtību tabulā aprakstītajām kombinācijām un izejas stāvokļiem. Tātad vēlreiz, mums šī loģiskā pārslēgšanās funkcija lasās, tātad, ja tiek lasīta A ne C, tālāk šeit tātad A ne C, tālāk ne A, B un C, tālāk ne B, ne C. Kopā mēs to varam izlasīt kā A un ne C, vai ne A un B un C, vai ne B un ne C. Tālāk šī pārslēgšanās funkcija tiks izmantota, lai no šādas pārslēgšanās funkcijas izveidotu loģisko schēmu, kur mēs jau saprotam, ka mums būs nepieciešami tātad 3
loģikas elementi un, jo katra konjunkcija tātad ir atbilstoša vienam loģikas elementam un piedevām šiem loģikas elementiem būs 2, 3 un 2 ieejas. Tātad pirmajam tātad būs A un ne C, tātad 2 ieejas, otrajam ne A, B un C 3 ieejas, un trešajam ne B, ne C 2 ieejas. Tāpat kā mēs varam arī saprast, ka mums būs vajadzīga invertēta gan A vērtība, gan B, gan C, līdz ar to mums būs 3 invertori, un mums būs tātad arī loģikas elements vai ar 3 ieejām, jo ir 3 konjunkcijas, kuras jāapvieno. Tad turpināsim ar loģikas schēmas izveidi, pamatojoties uz uzrakstīto pārsvaršanās funkciju. Schēmas izveidē, balstoties uz uzrakstīto pārsvaršanās funkciju, var izmantot dažādas simulācijas programmas. Piedāvājam, ļoti daudzas ir bezmaksas. Šajā gadījumā tiks izmantots Circuit Workshop, tātad tiešsaistes simulācijas rīks, kurā mēs tātad izveidosim loģikas schēmu, pamatojoties, ja balstoties vēlreiz uz iepriekš uzrakstīto pārsvaršanās funkciju, kur šeit šobrīd ir redzama. Tātad mēs redzam, ka mums pārsvaršanās funkcijai ir vajadzīgi tātad 3 loģikas elementi un. Tātad tas nozīmē, tiek pievienot 3 loģikas elementi un piedevām. Pirmajam ir 2 ieejas, jo ir A un ne C. Tātad otrajam loģikas elementam ir 3 ieejas, jo ir ne A, B un C. Un trešajam elementam loģikas ir 2 ieejas. Tāpēc mums ir 3 loģikas elementi. Un tālāk mums ir vajadzīgs tātad 1 invertors, 2, 3 invertori. Mums ir vajadzīgi pie dažādām kombinācijām invertēti A, B un C ieeju stāvokļi. Tāpēc mēs paredzam uzreiz 3 invertorus. Tāpat loģikas schēmai ir nepieciešams vai elements ar 3 ieejām, jo tas apvieno 1, 2, 3 un elements, tātad šo un elementu. Tagad mēs savienosim atbilstoši tātad pirmā un elementa izeju. Tā. Otrā un elementa izeju pievienosim. Un trešā un elementa izeju pievienosim pie vai elementa tātad. Tālāk, lai mēs redzētu loģiskos stāvokļu izējā, mēs pievienosim tātad loģiskā stāvokļa izējas vērtības attēlošanai, paredzētu tātad šādu izēju. Tālāk mums ir jāpievieno ieejas, tātad 1, 2, 3 ieejas, katru mēs nosauksim atbilstoši tam, kā mums tas bija redzams patiesu vērtību tabulā. Piemēram, šī būs A ieeja. B ieeja. Un C ieeja. Tālāk vajadzētu pievienot pie pirmā un elementa. Tātad mēs redzam, ka ir jāpadod uz pirmo un elementu, jeb uz pirmo konjunkciju jāpadod A tiešā vērtība. Tas nozīmē, mēs pievienosim šo un elementa ieeju pie A tiešās vērtības un C netiešo, jeb invertētu. Tas nozīmē otru ieeju mēs pievienosim pie C
Tātad invertēts, tālāk otrais ir pievienots pie A invertētas vērtības, tas nozīmē pie invertora izējā, pie B tiešās vērtības un C tiešās vērtības. Savukārt trešais loģikas elements un tiek pievienots pie B invertēts, kā arī C invertētas. Ko mēs redzam? Mums ir izveidota loģikas schēma, kur atbilst šādai pārslēgšanās funkcijai. Tālāk mēs apskatīsim arī attiecīgi patiesu vērtību tabulu. Šobrīd šeit ir pievienota arī patiesuma vērtību tabula, lai varētu pārbaudīt visas kombinācijas un salīdzināt ar minimizēto pārslēgšanās funkciju un izveidoto loģikas schēmu. Pārbaudīsim pirmo kombināciju. Tad, kad A, B un C ies ir 0, izējā ir 1. Ko mēs redzam? A, B un C mums šobrīd ir 0, izējā ir 1. Tātad mēs redzam, ka pirmā kombinācija atbilst mūsu patiesuma vērtību tabulai. Tālāk, kad A, B ieejās ir 0, C ieejā ir 1. Tātad A, B 0, C ieejā 1, ko mēs redzam, izējā ir 0. Tātad secinām, ka arī šī kombinācija atbilst. Tālāk, kad A ir 0, B ir 1 un C ir 0, tad A ir 0, B ir 1, C 0, izējā ir 0. Arī šī kombinācija atbilst. Tālāk, kad B un C ir 1. Ko mēs redzam, izējā tajā brīdī ir 1. Tātad arī šī kombinācija atbilst. Tālāk, kad tikai A ir 1, ko mēs redzam, atkal secinām, ka atbilst. Tālāk, kad A un C ir 1, izējā ir 0, arī atbilst. Tālāk, kad A un B ir 1, tātad arī atbilst. Un beigās, kad visi ir viennieki, izējā ir 0.